Sveicināti Radio Alise Plus sarunu studijā Inga Zelča. Un šodien mans viesis ir Eiroparlamenta deputāts, politologs, Latvijas universitātes pasniedzējs, politiķis un politikas zinātņu doktors Ivars Ījāps. Sveiki! Sveicināti! Ivar, ja man būtu jūs jāraksturo, tad pirmais, ko es teiktu, ka jūs esat cilvēks, kurš visu savu lielāko dzīves daļu ir analizējis politiku. Jūs esat bijis politologs, kurš vienmēr ir novērtējis politiķu darbu, kurš ir vērtējis, kā viņi to sasniedz, vai viņi to dara pareizi un kāds varētu būt rezultāts. Bet jau kaut kādu laiku jūs esat otrajā pusē un jūs tagad veidojat politiku. Kā ir tagad salīdzinājumā, kur būtu vieglāk? Analizēt vai to veikt pašam? Tas ir ļoti labs un interesants jautājums. Es teiktu, ka tas ir apmēram tā, kā tomēr komentēt hokeju nav gluži tas pats, kas pašam spēlēt hokeju. Tur ir, kā saka, citas prasmes vajadzīgas un citas likmes arī. Un tādā ziņā es domāju, ka tā politologa izglītība tev varbūt palīdz saprast kaut kādus procesus, jo tu par to esi mācījies, tur par partijām, vēlēšanām, tur par varu dalīšanām, visām šitām te lietām. Bet no otras puses, protams, vienkārši komentēt, tur ir pavisam cits atbildības līmenis. Es atvainojos, jo tur, kā saka, jūs atnākat kaut ko pastāstat, kā jums liekas, kaut kas tur tā. Savuprāt, ja tevi cilvēki ir ievēlējuši kaut kādā amatā, tad tu to cilvēku priekšā esi gan politisks, gan morāli atbildīgs, ka tu strādās viņa interesēs un ka tu darīsi to, lai viņu dzīve uzlabotos. Tā ir pavisam cita atbildība nekā vienam politologam. Tādā ziņā šis tas, protams, palīdz no politologa izglītības arī priekš faktiskās politikas, bet ir lietas, kuras tev praktiskajā politikā nekad tā teorija priekšā nepateiks. Piemēram, klasiska lieta ir personiskās attiecības. Politika ir diezgan personiska lieta arī tajā ziņā, ka Latvijā ir bijis šad un tad, kad ir kaut kādas divas diezgan ideoloģiski līdzīgas partijas, kuras teorētiski varētu strādāt kopā un darīt kaut ko valsts labā, bet viņas to nedara, tāpēc, ka tie līderi viens otru ienīst vienkārši personiski, vai ne? Un tā, diemžēl, ir realitāte. Tev ir jārēķinās ar to, un šitādas lietas neviena teorija tev priekšā neuzrakstīs. Tikko jūs ļoti labi pieminējāt vārdu faktiski komandas darbs. Tad šobrīd no Latvijas Eiroparlamentā ir 9 deputāti. Kā veidojas jūsu kopējā komunikācija? Jums ir tāda sadarbība, vai jūs vienojaties par kaut kādiem kopīgiem lēmumiem, kas ir par labu Latvijai, vai kaut kādi kopīgie čati, tikšanās reizes? Kā veidojas šo 9 Eiroparlamenta deputātu kopsadarbība? Mēs esam drusku tā kā izmētāti pa dažādām frakcijām. Tur ir, sākot no pa kreisi, tur ir zaļo frakcija, kurā ir Mārtiņš Štaķis, un stipri pa labu ir tā, kur ir Vils Kristopāns, tā Patriota Eiropai frakcija. Līdz ar to mēs neesam visi kopā, mēs nesēžam viens otram blakām. Bet strateģiskos jautājumos, tādos kā, piemēram, aizsardzība drošība, tādos jautājumos kā, piemēram, Rail Baltica, tādos jautājumos kā struktūra fondi un lauksaimniecības naudas, tur mēs esam diezgan vienoti. Protams, ka šis parlaments sasaukums ir labāks no tāda komandas viedokļa, kaut vai tikai ar to, ka tur vairs nav Taķena Ždanoka, vai ne, ar kuru, kā jūs varat iedomāties, kad beigās komandas darbība nebija iespējama. Bet tomēr ir tas sajūta, ka ir tā vienotā Latvijas komanda, tomēr mēs zinām, ka tie ir Latvijas deputāti. Protams, piemēram, pirmais, kas man nāk prātā, tas būtu, kopīgi, varbūt kaut kāda jūsu čata grupa, vai jums ir kopīgs tomēr tieši latviešu Eiroparlamenta deputātu tikšanās, kurās jūs apspriežat svarīgās lietas, kas ir ļoti svarīgas tieši Latvijas situācija? Mums ir komanda katram deputātam birojā, un šīs komandas savā starpā komunicē diezgan intensīvi. Paši deputāti itin bieži satiekās visdažādākajos formātos. Tādas vienas lielas čata grupas mums gan nav, bet man ir, es domāju, ka pilnīgi visu pārējo kolēģu telefonu, ka pie nepieciešamības es varu viņiem uzrakstīt, uzzvanīt, bet, teiksim tā, tādos strateģiskos jautājumos mēs esam diezgan vienoti, un tur mēs arī viens otru atbalstam. Tas ļoti tā patīkam dzirdēt. Šobrīd, laikam, visi atzīstam, ka mēs dzīvojam tādā vēsturiski pārmaiņu mirklī. Man liekas, kas ļoti sen pasaulē nav bijis tādā ļoti straujā pārmaiņu un tādā nestabilā mirklī. Kā jūs paši vērtējat iekšējo atmosfēru Eiroparlamentā šajā situācijā?
Eiropas parlaments ir, protams, līdzīgā neizpratnē, jo mēs šobrīd, tieši tā kā jūs teicat, mēs esam šobrīd kaut kādu tādu procesu vidusposmā, kuru gals joprojām nav redzams. Un, protams, ka mūs tas uztrauc, bet vienlaiks, protams, nevajadzētu zaudēt pamatu orientierus. Un, piemēram, tas, ka šobrīd lielā tēma ir jaunā ASV administrācija, tarifi, dažādi Trumpa izteikumi attiecībā uz Eiropu un tā tālāk attiecībā uz Ukrainu. Mums jau ir jārēķinās ar to, ka tur notiek visu laiku kaut kādas pārmaiņas, un ka tur vieni cilvēki nāk, tāpēc tā ir demokrātija. Vieni cilvēki nāk, citi aiziet. Un tā tālāk, bet ir svarīgi nepazaudēt no tā savu redzes loka tās pamatlietas. Un Latvijas drošība ir nepārprotam tāda, un mēs arī tīri labi apzināmies to, ka Latvijas drošībai amerikāņu klātbūtne ir ļoti, ļoti nozīmīga, tāpēc mēs noteikti neesam pirmajās rindās starp tiem, kas tagad mēģina visādos veidos to jau nodalīties no Amerikas un visādos veidos izteikties par Trumpu tā, ka viņš pēc tam noteikti negribēs ar mums vairs runāt. Jā, līdz ar to mums ir kaut kāda svarīga orientē, bet jums ir pilnīgi taisnība. Tas, ka šobrīd laiks nav mierīgākais. Jā, bet vai pārējā Eiropas parlamenta vispār komanda saprot, ka, piemēram, Baltijas valsts, īpaši arī Latvija, atrodas tādā drusciņā īpašākā, kā var pateikt, ģeopolitiskā situācijā, jo mums kaimiņš ir pavisam tuvu, un kāpēc mūsu attieksme vai mūsu vēlmes ir tāda stingrāka aizsardzība prasīt? Jā, protams, tā ir viena no lietām, kuru mēs esam prasījuši un prasīsim, lai Eiropa sāk nopietni izturēties pret sev ārējo robežu. Un mēs nevaram paļauties tikai uz to, ka mēs ar savu budžetu, kāds viņš ir, varēsim pilnībā nodrošināt mieru pie mūsu robežām, un Eiropai tur ir jāiesaistās par to, kā tur ir ar tām noskaņām Eiropas parlamentā. Kopumā, protams, attieksme mainās, vismaz tādā tīri retorikas līmenī. Absolūtais vairākums ir par Ukrainu. Absolūtais vairākums ir arī par to, ka Eiropai vajadzētu atgūt savas aizsardzības spējas, kaut vai aizsardzības industrijas jomā, bet mēs zinām arī to, ka, diemžēl, to atklāti var runāt daudzas lietas, bet tad, kad tev ir patiešām jāieguldās tā skaitā ar naudu, tad tur tā bildīte pamainās ne uz to labāko pusi, un mums pie tā vēl būs cieši jāstrādā. Klasisks piemērs, piemēram, jūs jau droši vien pamanījāt, ka Spānijas sociālistu premjers, tad, kad sanāca pārējie visi premjeri kopā pēdējā Eiropadomē, pateica, ziniet, jā, protams, ka mūs uztrauc tā Krievija, Ukraina un tā tālāk, bet, ziniet, viņi tāpat tās pāri Pirenejiem jau viņi nenāks. Tāpēc mums tur vairāk uztrauc klimata pārmaiņas un tas, ka mums ūdens līmenis ceļās okeānā un tā. Un tu saproti, ka tur ne visi tos draudus uztver tā, kā to darām mēs, kuriem ir pieredze un kuriem ir daudz realistiskāka izpratne, ko nozīmē būt kaimiņos Krievijai. Un tāpēc tur ir jārunā un jāmeklē kopsaucēji. Tāpēc, laikam, visticamāk, iespējams, mēs varbūt kaut kur vairāk sākam analizēt katru Donalda Trumpa teicienu. Un tas, ko viņš aicināja, ka Eiropas Savienībai pašai jāpalielina finansējums aizsardzībā un arī saistībā ar NATO, vai tas nenozīmētu pēkšņi tajā brīdī, kad, ja mums būtu kara draudi, ka ASV varētu pateikt, dārgie, mēs jūs brīdinājām, jums bija jāpalielina sava aizsardzība, mēs pagaidām vispirms tā kā nejauksimies iekšā, vai nepastāv šīs bažas? Tas, ka amerikāņi savu klātbūtni Eiropā samazinās, tas nav nekāds noslēpums, un tas process ir jau sācies vēl stingri pirms Trumpa. Tas ir sācies jau ar Obamu, kurš teica, ka, darbie draugi, tomēr sāciet paši par kaut ko maksāt. Un cits jautājums, protams, ir par tiem lielajiem strateģiskajiem lēmumiem šobrīd. Lai arī Trumps ir visu ko sarunājis, šobrīd, es domāju, tāda reāla drauda, ka viņš varētu izstāties no NATO nav, bet viņš var šo savu NATO dalību saistīt ar dažādiem noteikumiem un to uzstādīšanu. Piemēram, Baltijas valstis ļoti nopietni uztver to 5% prasību no IKP aizsardzībai. Es neesmu drošs, ka to tāpat uztver, piemēram, Beļģijā vai Spānijā. Un tās varētu būt viens no argumentiem, kur Trumps pasaka, darbie draugi, mēs tagad runāsim tomēr ar dalību valstīm atsevišķi un nevis ar NATO kā kopīgu struktūru. Bet tāpēc, ka jāsaprot arī tas, ka Trumps ļoti daudzas lietas redz tieši no ekonomiskā skatu punkta. Un skaidrs, ka
Viņš netaisās iet ar lielu troksni prom no NATO, bet tas, ko viņš varētu darīt, ir mēģināt patiešām tā skaitā arī ar tarifiem, tā skaitā arī ar dažādām prasībām uz enerģētiku, uz militāro rūpniecību. Viņš varētu vienkārši mēģināt arī tur panākt, lai tas deficīts, kurš šobrīd ir Eiropas pusē, mēs nemaksājam pietiekoši, izlīdzinās. Un tur varētu būt arī diezgan radikāli lēmumi. Klasisks piemērs, ko mēs esam pēdējā laikā redzējuši, ir par Grenlandi, kas ir Eiropas Savienības valsts. Dānija ir Eiropas Savienības valsts, bet Grenlandi, kura nav Eiropas Savienībā, bet viņa ir, NATO arī dalība valsts. Mēs redzam, ka viņš var būt diezgan agresīvs un neprognozējams attiecībā uz to, kā viņš runās ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā skaitā arī viņām, piespiežot veikt tādas lietas, kas viņām pašām varbūt nemaz tik ļoti nepatīk. Un es pieņemu, ka mums ir jābūt gataviem ar to, ka šī ASV administrācija diezgan būtiski atšķirsies. Pat tad, ja nebūs runa par kaut kādiem lieliem demaršiem un ASV aiziešanas, kurai, kā jau es to tiku teicis, es neticu. Bet tas, ka viņš runās savādāk ar Eiropas valstīm, tas ir jau šobrīd redzams. To mēs tiešām šobrīd arī redzam, jo, man liekas, tas ir tas brīdis, kad tu no rīta pamostoties, sāc lasīt. Visi lasa čatus, vai ne? Jā, lasa čatus, lasa ziņas, un tas tiešām tas pārsteiguma moments, ko tu atkal jaunu izlasīsi. Arī šobrīd ar tiem pašiem tarifiem. Jā, tā tad bija pieņemts jau, ka Donalds pasaka, mēs pacelsim tarifus, tā kā tagad ir, protams, tas viss ir apstādināts uz 90 dienām, bet es tomēr tas nenozīmē, ka tie ir kaut kādi draudi tādam tirzniecības karam, kas varētu sākties pēc kaut kāda laika. Tādi priekšvēstneši varbūt tam visam. Es domāju, ka mums nevajadzētu varbūt censties saskatīt kaut kādu racionalitāti tur, kur iespējams viņas nav. Jo tur, es domāju, ka diezgan daudzas lietas, kuras Trumps ir īstenojis pēdējo mēnešu laikā, ir bijušas diezgan impulsīvas. Bet tas nenozīmē, ka viņš pilnīgi nekur neklausās un nekam neseko, jo tas, ka viņš atrulēja atpakaļ tos tarifus, pretī pārcēla viņus par 90 dienām, tas nozīmē to, ka viņam ir, tomēr kaut kāda izpratni par to, ko tas varētu nozīmēt akciju tirgiem un ko tas varētu nozīmēt globālajai ekonomikai. Bet tas ir vēlreiz, tas jau nav atcelts, tas ir atlikts. Tas nozīmē to, ka tur būs runas. Tur būs, es domāju, arī no Eiropas Savienības. Es domāju, ka tur mūsu tirdzniecības komisārs Šefčovičs droši vien, ka brauks un sarks un bālēs tajā Vašingtonā, tad, kad būs runa par iespējamiem tarifiem pret Eiropas Savienību. Atkal, saprotot Trumpa tādu specifisko pieeju lietām, vienlaikus saprotot arī to, ka mums ir jāstrādā ar tādu Amerikas administrāciju, kāda viņa ir. Ja mēs vienkārši bļausim un Twitterī lamāsimies par to, cik briesmīgs ir Trumps, tad tā nebūs nekāds jēgas. Ļoti piekrītot šai pēdējai frāzē, gribās teikt, vai nav tāda sajūta, ka tieši pašiem Eiroparlamenta deputātiem būtu vairāk jāstāsta un vairāk jāinformē cilvēki šeit. Jo ir tā, ka informatīvā vide vai kas ir interneta vide, tur var, man liekas, pašus brīnumus izlasīt, un brīžiem, protams, tā informācija ir sagrozīta. Un, ja būtu vairāk šīs lietas, ko jūs patiešo nodotu Eiroparlamenta deputāti caur masu mēdījiem vai kaut kādā veidā, vai tas būtu vērtīgāk? Protams, tas, es domāju, ir viens no mūsu pienākumiem, jo beigās īpaši attiecībā uz Eiropas parlamentu, kurš tomēr no tāda vidējā Latvijas iedzīvotāja perspektīvas ir kaut kur tālu, diezgan vai ne tādā ziņā, ka tev ir jābūt klātesošam un jāstāsta par tām lietām. Protams, viena no lietām, protams, ir tas, ka mēs, kurš tur varam izlausties kaut kādos nacionālos mēdījos, bet cita lieta ir tas, ka mums ir pienākums uzturēt pietiekoši aktīvu sociālo komunikāciju par visiem šiem jautājumiem. Tā skaitā arī saprotot to, ka cilvēki ir uztraukušies, un tas ir pašsaprotami, jo beigās tiešām daudzas lietas diezgan kardināli mainās. Mēs esam pieraduši pie tā, ka mums ir tur aizsardzības budžets bijis tur 1%, piemēram. Mēs esam pieraduši pie tā, ka amerikāņi vienmēr visas situācijas izrullēs mūsu vietā un ka viss būs labi. To, ka Krievija, lai kāda viņa arī nav bijusi, tomēr,
neveic lielas asiņainas intervences, kā tas sākās 22. gadā. Dabīgi, ka pasaulīte mainījusies un cilvēkus tas dabiski uztrauc. Es domāju, ka parlamenta deputātu uzdevums būtu to uztraukumu uztvert konstruktīvi, nevis vienkārši kurināt emocijas un taisīt paniku, vai ne? Bet gan stāstīt, kā tās lietas patiesībā notiek, kur ir pamats uztraukties, kur nav pamata uztraukties, kas ir reāli, kas nav reāli šajos apstākļos. Protams, tas ir, es domāju, ka jebkura Eiropas parlamenta deputāta un arī katra vietējā politiķa uzdevums. Jā, to tiešām ļoti vajadzētu, jo ļoti bieži sanāk tā, ka informācija tiek pārgrozīta, cilvēki ir uztraukti, panika, kas nu sāksies, vai arī ir otrs virziens, kad neuztraucties, nekas jau nenotiks, tas viss ir sagrozīts. Un, ja es tagad gribētu pajautāt jums tādu, tagad nevis kā politiķa, kā Eiropas parlamenta deputāta, bet kā politologa prognozi, kā izskatās mūsu tuvākā nākotne? Latvijas šī brīža nākotne izskatās stabila. Pirmkārt, tajā nozīmē, ka, protams, ka ekonomiski mēs šobrīd ejam cauri tādai turbulencei, bet Latvijai ir funkcionēt spējīga, lai gan brīžiem diezgan neefektīva valdība. Latvijā nav nekādi draudi, nekādām iekšējām nebūšanām. Ekonomiskā izaugsme mums šogad ir diezgan pieticīga, un tur es atļaušos uzsvērt, problēma ir tajā, ka mēs neesam spējuši apgūt Eiropas fondus. Jo beigās šobrīd būtu tas mirklis, kad vajadzētu mūsu ekonomikā iepludināt naudu, tāpēc, ka mums tā skaitā drošības apsvērumu dēļ. Tas būtu tas lielākais šķērslis, kāpēc? Pavaicājiet visām ministrijām, kurām ir struktūra fondi, kuriem ir atgūšanās un atjaunošanās mehānismi, tie līdzekļi pieejami, kas ir iezīmēti. Vienkārši ir projektu rakstīšanas vaina, ir vienkārši vaina tās naudas vienkārši iegūšanā un saprātīgā izmantošanā. Tas ir tas, kas šobrīd notiek, vēl domājot par... Varbūt birokrātija arī. Protams, birokrātija ir stihiska nelaime, bet tāpēc jau ir tie vēlētie politiķi. Saprotiet, birokrāti paši sevi nekad neierobežos. Birokrāti ir ierobežojumi tikai tad, kad tie, kas ir ievēlēti, tur vienalga vai novada domē, pilsētas domē, saimā un tā tālāk Eiropas parlamentā, ka šie ļaudis to birokrātiju ierobežo un mēģina panākt rezultātu. Un tas rezultāts, es saku, ar fondu apgūšanu šobrīd ir ļoti, ļoti pieticīgs. Es saku, ka tā nauda ir, kas ir dīvaini. Mēs parasti Latvijās uzmanīsimies, ka nav naudas, bet tur ir pietiekoši lieli, tur līdz miljardiem. Ja es varētu tā vidi iespraukties, ka vismaz Daugavpilī tā situācija, kas ir redzēta arī Daugavpils novadā, kad arī tie uzņēmēji, kas sāk rakstīt projektus, viņi kaut kur apstājās, kaut gan viņus uzrunā, viņi varētu tieši birokrātijas dēļ, ka redzot to apjomu, to papīra apjomu, to nepieciešamo informāciju, tas atskaitīšanās posms, viņa tas atbaida, un tad arī apstājās. Tas ir ļoti daudzās jomās. Es pats būdams ar zinātni, vairāk saistīts, es tīri labi zinu tās dilemmas. No vienas puses, protams, skaidrs, ka tu publiskas naudas, proti nodokļu maksātāja naudas, un arī Eiropas budžets ir nodokļu maksātāja nauda. Tā nav no gaisa nokritusi nauda. Viņas apgūšanā vienmēr būs kaut kāds atskaišu rakstīšanas un caurredzamības moments, tāpēc, ka tev ir jāparāda nodokļu maksātājiem, ka tu to naudu izmanto jēdzīgi, nevis vienkārši iebāzi sev kabatā vai kaut ko tādu. No otras puses, tur ir tas, kā mūsu birokrāti itin bieži uzkrauj uz tām pamatotajām prasībām vēl 3 tik daudz nepamatotas. Gluži vienkārši tāpēc, ka viņiem ir bail par to, ka priekšniecība viņiem kaut ko pateiks, un tāpēc viņi labāk paprasīs no tā uzņēmēja, vai ne? Tāpēc uzņēmēji, tu vēl atnes šito, tu vēl atnes šito, tu vēl atnes šito, tad mēs varbūt kaut ko izskatīsim. Tas attiecas tur tikpat labi uz celtniecību, tas tikpat labi attiecas uz visādiem infrastruktūras objektiem un tā tālāk. Tā kā, protams, jā, bet vēlreiz šo problēmu pilnībā nav atrisinājusi neviena demokrātiska valsts, bet mēs gribam sagaidīt no tiem vēlētajiem politiķiem, lai viņi pieskatītu tos birokrātus un patiešām panāktu rezultātu. Jā.
Runājot par nākotni, laikam vienmēr var tikai prognozēt, var cerēt, ka viņa būs labāka, var cerēt, ka mēs ieklausīsimies, kādus padomus iedod mums un arī ko izdarīs mūsu deputāti mūsu labā gan Eiroparlamentā, gan Latvijā uz vietas. Es noteikti gribu pateikt paldies jums, Iver, par šo sarunu, jo es jūs uzklausīju ne tikai kā politiķi, bet kā arī politologu. Un es ceru, ka jums veiksies sasniegt to rezultātu, ko jūs gribat Eiroparlamentā. Un paldies arī mūsu klausītājiem, ka jūs mūs klausījāties. Paldies jums! Vislabāk!